Esiet sveicināti video apskatā par MATLAB piedāvāto Graphical User Interface jeb grafiskā lietotāja interfeisa pamatiem. Mani sauc Artūrs un es jums pastāstīšu nedaudz par to, kas ir Graphical User Interface, specifiskāk MATLAB vidē. Grafiskīs lietotāja interfeisa jeb angļu valodā, tas pazīstams kā Graphical User Interface, kā jau iepriekš minēju, grafisks attēlojums vienā vai vairākos logos, kas satura kontroles jeb vadīklas, kuras sauc par komponentēm, kas dod iespēju lietotājiem veikt dažādus interaktīvus uzdevumus. Lietotājiem nav pašam jāveido skripts, vai piemēram, nav jāraksta komandu rindā, lai sasniegtu savu uzdevumu rezultātus. Atšķirībā no kādas kodēšanas programmas, piemēram, tā paša MATLAB. Lai paveiktu uzdevumus, lietotājiem nav nepieciešams saprast informāciju par to, kā, piemēram, tiek pildīti soļi. Lietotāja interfeisa piedāvā dažādas komponentes, kā izvēles, rīkjoslas, pogas, radiopogas, sarakstu lodziņus, slīdņus. Protams, tās ir tikai dažas no komponentēm. Graphical User Interface ir izveidots izmantojot MATLAB rīku, kurš var arī veikt jebkāda veida aprēķinu, arī lasīt un rakstīt datu failus, sazināties ar citiem user interfeisiem, parādīt dažādus datus, tabulveidā, grafikos. Kā tad strādā Graphical User Interface? Tipisks lietotāja interfeiss sagaida lietotāja kontroles manipulāciju un pēc tam atbild katrai lietotāja darbībai. Katrai kontrolei un user interfeisam pašam par sevi ir viena vai vairākas atsaukšanas, ko arī jāsaprot, kā atsaukt atpakaļ kādu darbību. Konkrētā lietotāja darbība, piemēram, nospiest ekrāna pogu vai pārbīdīt kursoru uz kādu no komponentēm, izraisa tieši šīs atsaukšanas, un tās angļu valodā tiek dēvēts par callbackiem. Graphical User Interface tad reaģē uz šiem notikumiem. Jūs kā lietotāja interfeisa veidotājs rakstat šīs atsaukšanas, kas nosaka, kādas sastāvdaļas jeb komponentes izpildīs un apstrādās dažādus uzdevumus. Šāda veida programmēšana tiek bieži saukt par notikumu orientētu programmēšanu jeb event-driven programming. Notikuma orientētā programmēšanā atsaukšanas izpildījums ir asinhrons. Tas nozīmē, ka notikumi, kuri ir ārpus programmatūras, tiek reaģēti ar atsaukšanas izpildi. MATLAB gadījumā lielākā daļa gadījumā ir lietotāja mijiedarbība ar Graphical User Interface, bet Graphical User Interface var reaģēt uz cita veida pasākumiem, kā piemēram izveidot failu vai savienot kādu ierīci ar datoru. Lai izveidotu Graphical User Interface ar gaidu palīdzību, ir nepieciešams Command Windowā šablona blank GUI default. Pēc šādi veiktām darbībām parādās lietotāja interface un parasti sākumā ieteicams uzstādīt interface garumu un augstumu, pareizinot uz šī tumšā kvadrāta. Un tālāk jāsāk darboties ar savu uzdevuma mērķi un
tā teikt izdomāt, kas nepieciešams, lai izveidot savu uzdevumu. Kreisajā pusē ir redzamas komponentes, dažādas pogas, slīdņi, tā tie paši checkboxi un listboxi un vēl daudz kas cits. Un brīžiem nevar saprast, kas tās ir pa pogām, jo palaižot šo graphical user interfeisu nerādās to nosaukumu, un to tieši var mainīt, ejot file preferences un atķiksējot show names and component palettes. Redzam, kad mums rādās šo komponentu nosaukumu. Un ievietot mēs varam vienkārši šādi, uzklikšķināt uz nepieciešamās komponentes, ievietojot viņu savā logā. Un, protams, risinot savu uzdevumu jābūt kādai kārtībai, un tā teikt, to var šo kārtību starp komponentiem var izveidot ar Align Objects rīka palīdzību. Šeit mēs redzam dažādas kompozīcijas, kā var tā teikt novietot savas komponentes un izveidot attālumus starp tām. Paņemsim šo izvietojumu un redzam, ka viss ir izvietot šādi. Protams, mēs varam mainīt atstarpju, garumus, pikseļos, bet pagaidām to atstāsim neskartu. Veidojot Guide Graphical User Interface ir jāņem vērā daži raksturu lielumi. Un jau iepriekš minēto callback raksturu lielumu, kuram noteikts svarīgākā īpašība priekš objektu kontroles. Un jāievēro string nozīmība un citi raksturlielumi. Piemēram, kā tiks identificēta mūsu komponente. Un šī identifikācija notiek tā, ka mēs dubult klikšķinam uz mūsu komponentes un mums atveras property editors komponents, tā teikt raksturlieluma editors. Šeit mēs redzam, kad mēs šo komponenti atpazīsim ar tagu, un šis tags ir push button 1. Tātad pēc šī taga mēs rakstīsim kodu, kurš veiks dažādas funkcijas un darbības. Protams, mēs varam mainīt šo tagu, piemēram, poga 1, 2, 3. Tātad mums jāņem vērā, rakstot kodu, kad šī komponente atsauksies uz tagu poga 1, 2, 3. Protams, mēs varam mainīt string lielumu. Mēs varam mainīt fonta lielumu, fontu pašu un krāsas mainīt un vēl daudz ko citu. Pievienot minimālas, maksimālās vērtības komponentei. Kā jau iepriekš tika pieminēts, callback lielums nosaka, kāda darbība jāveic, kad lietotājs aktivizē kādu objektu, piemēram, noklikšķina uz objekta, atlasa kādu vienību sarakstu lodziņā vai izvēlas kādu elementu vienkārši noklikšķina. Tātad lielākā daļā Graphical User Interface lietotāja darbos noteikti būs iekļautas callback funkcija. Callback lielums
parasti būs piesaistīt funkcijas nosaukumam kā string mainīgais, uz kuru vajag atsaukties un izmantot. Tātad kods, kas atradīsies callback funkcijā, interfejs atbildēs uz tādiem uzdevumiem, kā jau iepriekš minēja klikšķis un tā tālāk. Tātad callback funkcija, ja lielums tiks pielikts klāt komponentes funkcijai, un pēc sintakses tas izskatīsies šādi. Tātad protams, callback vietā var arī būt citas funkcijas, tas jau, protams, atkarīgs no paša lietotāja vēlmēm. Uzdevums ar datu padošanu vieglāk uz gaidu ievieto kodu priekš padošanas struktūras izveidas, kas satur visus datus priekš graphical user interface objektiem, piemēram, vadības pogām, izolēm un asīm. Padošanas struktūra tiek padota kā ievedas parametrus priekš visām callback funkcijām, kas veido šo interfeisu, un padošanas pieraksts kodam tiek definēts angļu valodā kā handles. Handle struktūra satur laukus, kas apzīmēti ar tagu nosaukumiem visām komponentēm. Tiem jābūt unikāliem, ir svarīgi, lai visi tagi arī ir unikāli. Šim tagam jābūt atšķirīgam. Ar šo tagu nevar būt poga 1, 2, 3, un šīs komponentes tags arī poga 1, 2, 3. Šī padošanas struktūra ir arī savas sintakse. Tā ļoti vienkārša. Piemēram, ņemsim to 1, 2, 3 komponenti un rakstām handles, punkts, papildinot šo visu, ir jāsaka, ka set un get papildu funkcijas ir ļoti noderīgas. Lielākā daļa vērtību saistībā ar handle struktūru var tikt pārvietota saistībā ar un izdarīt tā, lai šī poga vairs nav redzama. Šādam nolūkam mums būs nepieciešams izmantot lielumus, kuri saucas visible ar string lielumu off un, protams, pielietojot set papildu funkciju. Button to, protams, mainīt. Šiem callbackiem, view otro palas pogas komponentu, view callbacks. Redzam ar kodu. Redzam, ka nenomainījās mūsu tags. Izdarīsim to vēlreiz.
virsraksts C, iekavas. Redzam, ka jau pats atlaps mums piedāvā dažādas sintakses iespējas. Mums kā reiz būs nepieciešama otrā sanāk. Tātad rakstām handles un mūsu komponents nosaukumu. Punkts. Tātad mūsu tags bija komponente 1. Kā jau iepriekš minēju, mums jāizmanto lielumi visible. To mēs rakstām pēdiņās. Kad uzklikšķinot uz radio pogu, šīs komandas visible un off, tā pašā apakšā vai kaut kur citur, bet redzam, kad jāraksta šis kods tieši zem mūsu komponentes kodu. Tā kā lietotāji grafiskais interfejs pats automātiski pēc katra soļa un handles struktūras papildinājumiem neatjaunojas, ir vērtīgi veikt pašam lietotāju atjauninājumus un īstenot lietotāju interfeisa pašīstenošanos, teiksim tā. Šīs nozīmīgās darbības varam paveikt ar funkciju, kurā sauc gaida data, un, ja mums, piemēram, ir garāks kods, mēs šo vienkārši izskatās šādi. Object atzīmēts kā izvēlētā komponente. Kā nelielu piemēru, lai darbībā redzētu iepriekš apskatītās funkcijas, izveidosim pāris piemērus, kurās tās atspoguļojas. Izveidosim pogu, kura palaiž triggeri, jeb palaiž darbību priekš lietotāju. Šīs darbības galvenais mērķis būs palaist atskaiti no 1 līdz lietotāja izvēlētam intervālam ar lietotāja izvēlētu sekundžu soli. Un, lai pilnveidot šo programmu, būs jāpielieto for funkcija, jeb cikli, kas varbūt iepriekš ir jau manīti citās programmēšanas valodās, piemēram, C++. Un pirmais, ko darām, ir izveidojam nepieciešamās komponentes, un sakarā ar uzdevumu nosacījumiem mums būs nepieciešama poga mūsu atskaiti un vieta, kurā atskaite risināsies. Šoreiz tas būs static text komponente. Pieliksim tagu teksts un jā. Tātad dodamies uz pogas callback. Starp citu varam arī nomainīt string pogai palaist. Dodamies uz callbackiem. Tātad,
kā jau iepriekš minēju, mums būs jāizmanto cikls šeit. Un sākam koda pierakstu tieši ar šo ciklu. Tātad mūsu atskaites garums būs piemēram 10 sekundes. Tātad rakstām komponentes nosaukums. Tātad, lai aizpildītu mūsu komponenti, mums būs jāsadarbojās ar tās string. Tad, lai ievadītu šo atskaiti, mums būs jāsadarbojas ar teksta string mainīgo, tāpēc rakstām string un mūsu diapazona. Ciklu diapazonu. Visu mums jānobeidz, kā jau citās programmēšanas valodās, ar redzam, kad viss strādā un mūsu atskaita tika veikta no 1 līdz 10. Kā uzdevums, tā kā bija uzdevuma nosacījumos. Izveidosim vēl vienu piemēru, kurā tiks iekļauts viss iepriekš minētais. Izveidosim vēl vienu pogu, kuras galvenais mērķis ir nospiežot to iegūt blakus komponentes teksta saturu. Tātad izdzēsīsim static tekstu, ko izmantojam iepriekšējā piemērā, un izvēlēsimies edit tekstu. Mums pašiem būtu jāvāk. Šīs komponentes tags ir edit, to arī mēs izmantosim. Dodamies uz callback. Un priekš uzdevumu būs nepieciešams, protams, šajā programmā izmantosim funkciju GetData, kur jau iepriekš pieminējām, lai veiktu atjauninājumus un būtu vieglāku datu apmaiņu ar komponentu glabātajiem datiem. Šoreiz mēs vēlamies mainīt tekstu paši, tāpēc izmantosim funkciju edit text un jau iepriekš minēto get. Mums arī būs nepieciešama teksta edit 1 informācija, kas glabājās tā string parametrā. Sāksim ar handles.
Tātad pielietojam šo gaļu data. Tālāk mēs darbosimies. Vēlamies editot šo tekstu, un mēs vēlamies nolasīt no šīs komponentes tā teksta saturu, tāpēc pielietojam arī stringi. Turpinām mēs uzdevumu ar iepriekš minēto tekstu. Mēs pārvedām šo stringu vērtību uz mūsu logu pushbutton 1. Pārbaudīsim, vai darbojas, nospiedīsim mainīt tekstu. Pārvietojas uz pogas. Varam, protams, mainīt tekstu. Graphical User Interface MATLABā ir ļoti daudzpusīgs, tam ir ļoti dažādi pielietojumi. Šajā video jūs tik redzējāt ļoti mazu daļu no visa. MATLAB piedāvā plašu klāstu ar dažādiem palīgrīkiem, kuri noteikti atvieglo inženieru un citu profesiju darbu, tāpat kā arī Graphical User Interface un lietotājiem, kuri iepriekš ir apguvuši Microsoft Excel Visual Basic Application programmu, jeb makros, ir ļoti parocīgs arī šis Graphical User Interface, un tam ir daudz un dažādi pielietojumi, ne tikai aprēķinu ziņā, bet saistībā arī ar vizuālo dizainu noformēšanu. Tā, paldies par jūsu veltīto laiku.